Artūru Bērziņu 14. un Ronaldu Zaķi 30. numuru. Un pirmais uzbrukums Igauniem tomēr. Šī TTU komanda iepriekšējā sezonā spēlējas ir izaicinājumi, kā jūs saprotat, Challenge Cup otrajā spēcīgākajā Baltijas līgas turnīrā, ja tā to var nosaukt. Šis būtu tāds mēģinājums pierādīt, ka komanda varbūt Baltijā var arī ko vairāk, pagaidām, gan tas absolūti neizdodas. Viens panākums ir, bet arī pēc citu Igaunijas vienību, un pārējais mačos diezgan tāds smagi zaudējumi. Nu, izņemot ar Vecmulniekiem, jā, labi pacīnījās, Igauni varēja uzvarēt. Laba Valteri piespēles grozā apakšu, un Ronalds Zaķis atklāja šī te mača rezultātu. Igauni pirmais uzbrukums nebija veiksmīgs. Un Artūrs Bērziņš gan arī izlaiž bumbu laukā, bet tomēr pārķer. Un Vecmulnieki dod no ātras, bet uzbrukums nesanāk. Bērziņš nemet, Laksa. Pacietīgi Vecmulnieki spēlē, nesteidz ar uzbrukumiem. Zaķis pret Arnoldu un Igauņu kopdarbības rādījās spēcīgāks par Zaķi, un tad Arnolds panāk izlīdzinājumu. 2-2. Pusotra minūte, līdz tās būs spēlēt. Pa vienam neveiksmīgām, vienam veiksmīgām uzbrukumām komandām pagaidām. Vecmulnieki redzams pārāk nesteidz ar uzbrukumiem. It kā ir bijušas tāds labs, nu tāds puslīdz veiksmīgs iespējas, kur citkārt arī šitos par metienu Vecmulnieki. Bet šoreiz uzbrukums tika piebremzēts, tagad Laksa ātrāk izšauja un arī trāpīja. Arnolds pustālo metienu gan netrāpa, bet bumba ir Igauņiem, atkaro to groza pakšā Puidets, un Igauniem vēl viens uzbrukums. Laksa nedaudz nokavēja ar iešanu pēc šīs te bumbas. Puidets ir rādījās veiklāks. Nekā nesanāk Igauniem kaut ko veiksmīgi šeit izveidot. Atkal spēlē uz amerikāni un šoreiz neprecīzi piespēle. Jā, mačs tiesneši neesmu stādījis priekšā. Tāda ir iespaidīga brigāda. Oļegs Latišaus, Oskars Lucis, Andris Vaskāns. Donalds Sims ar bumbu. Joprojām Vecmulnieki rindās divi amerikāņi arī šai te mačā. Tiesa, Vernons Tīls. Vernons Tīlam pārbaudas laiks beidzies, un arī līdz ar to beigušies arī spēles Ventspilī. Devies viņš ir prom. Bet Florence Kembels viņa vietā ir parādījies. Arī uz pārbaudas laiku, nedaudz pieredzējušāks par Tīlu. Basketbolists. Sandim Valtenam pirmā piezīme vispār šeit mačā. Tiesnešiem nav bijis iemesls svilpt pirms tam. Kembels pēc tam nesen pievienojas Vecmulniekiem, došanai, ka laukumā šodien mēs viņu redzēsim. Arnolds labi nospēlē. Un izlīdzina rezultātu. Nu nav pārāk ugunīgi uzbrukumu abdu komandu izpildījumā mača sākumā. Tāds pacietīgs basketbols. Nu, Sims tā negaidīt paliek brīvs, izšķirās par tālmetienu un ir precīzs. Arnolds bet tālu no grozs. Vienu pustālu viņš gan izmet sev, tas bija neprecīzs. Vairāk metienu nesako. Un tagad labi uz groza apakš. Labi tur Sants Valters, bet tas, kurš noteikumu robežās traucēja Kēdusu. Un Igauns netrāpa. Pirmais noteikuma pārkāpums tagad arī TTU basketbolistiem. Un pirmā arī maiņa. Madis Sārmets laukumā Igauņiem. Bērziņš un bija brīvs koridors, nedaudz nedorientējās Artūrs, bet tagad paiet nedaudz tuvāk grozām un tāds pusāķīts. Un nogādā bumbu grozā. Ātrs uzbrukums ar Igauņiem, bet es nav precīzi, un tur bija vairāk kandidāti, kam savā bumbu, tieši Zaķim nedaudz uzmanīgākam jābūt, gan arī no aizmuguriem izsit bumbu Akenparks.
vakardien šeit ir basketbols rēķinā 23 punkti un arī 24 punkti bija pret Ventspilsniekiem. Tagad Donaldam Sīmsam iespējams 3 punktu gājienu norganizēt. Un tāds neliels izrāviens padevies ir Ventspilsniekiem šobrīd. Arī solimetiets ir precīzs un kad spēlēts ir 4 minūtes plus 8 Masnoklubam Ventspils 12-4. Igauniem pagaidām neizdodas uztaustīt to veidu, kā Ventspilsnieks aizsardzību apspēlēt, un tagad nopelnīt uzbrukumu piezīmi vēl nepareiz līdz bloks. Un tikko nesen laukuma nākušais Sārmets jau atzīmējas ar noteikumu pārkāpumu. Nu, šodien arī ļoti interesants solās būt pārtraukums. Tikai spēles laiks, bet arī ārpus spēles interesanti notikumi. Franču Crazy Dunkers priecēs mūs ar saviem priekšnesumiem. Ārturs Bērziņš vēlreiz labi ar muguru pret grozu nospēlē. Panāk pirmo reizi šajā mačā plus 10, Ventspilsniekiem 14-4. 10 punktus pēc kārtas gūši ir mājinieki. Un Tīts Soks, TTU galvenais treneris, pieprasa minūtes pārtraukumu. Tā kā tikko tas būs iespējams, nosies laukumā kārsē mētēs un būs pārtraukums. Atkal pustājas mētēs nav precīzs. Sauns Valters notur bumbu. Un izskatās, ka Sārmets nopelnīs otro piednēju, ka tomēr ne. Ja, tieši tā. Otrā piezīme ir iekrituši grozā. Vispār Ventspilsniekiem 2 neprecīzi metieni maču sākumā. 10 punktu pārsvars, pirmās ceturdaļas vidū jau. Un iespējams tādā plusu palielināt. Bērziņš saņem labu Valteru piespēli un arī noslēdz uzbrukumu ar metienu grozā apakšas. Igauniem pagaidām ne tā lēnā garā pozicionāli spēlēt, nepaņemot individuāli spēli uz sev, nav izdevies kaut kāds liels problēmas sagādāt Ventspilsniekiem. Nu, protams, ik pa laikam bumbgrozā iekīt, kā šajā uzbrukumā. Visi 6 punkti Ēdriju Arnoldu rēķinā. Bet tāds sistemātiski veidi, kā uzlauzt Ventspils aizsardzību, pagaidām Igauniem nav izdevies atrast. Atcīmredzot, vienkārši jākustās ātrāk. Pirmā piezīme Akenpargam un turklāt jau piezīme norma ir TTU komandai un 2 soda metieni. Divreiz precīzi Mārtiņš Laksa un jau plus 12 Ventspilsniekiem. Pagaidā pilnīgs pretstats pirmajai spēlē, kurā TTU tieši izvirzījās vadībā. Pat plus 15 bija tālīdz komandai. Un tomēr noturēt uzvaru nespēja. Tagad Ventspilsnieki ir vadībā, redzēsim, vai joprojām atšķirsies šī spēle līdz mača beigām. Arī lielisks ātrais uzbrukums tagad Ventspilsniekiem. Zaķis ar Simsu. Un vēl 2 punkti laukuma saimnieku Kraikasītē. Punktu Kraikasītē. Par tā metienu, nu, tas neatlika, jāizpild bija metiens, uzbrukums laiks gājas beigām. Nu, nekādi veidi pagaidām neļauj Igauniem regulāri tikt pie punktiem. Nu, turklāt arī pašā aizsardzība arī nav super augstā līmenī. Lai tas, ka nekrīt bumbu pašiem grozos nesagādāt liels rājas kopumā. Igaunijas čempionātā TTU neiet. Galīgi bēdīgi 2 uzvaras 4 mačos ir, nu, 50% pagaidām. Tā nekas, turnīt tā būs visdaļa, Sims ātrs metiens. Zaķim
Izdodas Zaķim izvilt bumbu no gala līnijas. Nu, tas gluži kā volejbolā vai vēl nezinu kādā vēl sporta veidā nospēlē tagad Zaķis. Simpsam pēdējā sekundē bija jāizpild metiens. Pēdējās sekundēs tas nebija precīzi. Zaķis labi pacīnās. Simps iet uz godu apakšu. Un tiek noslaucīts Simps. Jā. Un Florēns Kembels dodās laukumā. Viņš Sandu Valteru nomaina. 42. numurs. Pamatīgs cipars tāt uz muguras. Vēl viena maiņa mēģspildniekiem. Zaķis eidots atpūsties. Tātad Zaķis un Valters atpūšās. Kembels un Meijers iesaistās spēlē. 2 minūtes 31 sekunde jāspēlē vēl pirmajā ceturdaļā. Artūrs Bērziņš nedaudz pietrūka. Uzspēlēs Vācijā un Itālijā ar Kembels, un pirmā jau veiksmīgā iestīšanās spēlē. Bumbu gan grozā iedabūt viņam neizdodas, bet būs 2 soda metieni. Pārķer vienkārši apzogs sācēts Kembels, un tagad metīs 2 soda metienus. Protams, pārbaudas laikā jācenšas sev no vislabākās puses rādīt. Tas būtu ļoti ceitīgā visās epizodēs. Un kā redzams, Kembels gulēt uz laukumu netaisās. Donalds Simps dodas atpūsties. Daudz Lējs Meijers dodas spēlēt basketbolu no tās laukumā. Ne. Tomēr iesūts. Bumba grosas bumbu, pareizāk sakot, tā būtu pareizi. Tāds saudabīgs metieniņš, roku kustās jau ļoti viss pareizi, bet tas pleciņš tā. Domāju, skatoties, kā sildoties, ar diezgan labu precizitāti stādīja bumbu grozā Kembels. Protams, tas ir sildoties. Droši vien netrūkst tādu cilvēku pasaulē, kas sildoties var to izdarīt. 2 punkti beidzot arī Gauņiem. Sākšās pēdējās 2 minūtes pirmajā ceturdaļā. Lējs Meijers pēdējās spēlēs tiešām atvērties šis te basketbolists. Ļoti produktīvi spēlē. Bērziņš tālās distances. Labi jau lidoja bumbu, bet tomēr grozā nekīt. Varbūt nedaudz pasteidzās Artūrs. Varēja arī nedaudz prātīgāk šeit nospēlēt. Tagad Arnoldam brīvs pustālais. Reiz tas ir precīzi. Mača sākumā pastīpu uzmet no pustālās distances amerikāns. Tagad ir precīzi. 8 no 10 ir Kembela rēķinā. Es atvainojos Arnolda rēķinā. Neiekrīt bumbu grozā. Kā redzam, nav skops Kembels. Varēja arī padošie pustālo uzmest, bet iedeva tomēr piespēlu Meijeram, kuram bija labs iespējas tuvoties vēl grozam un no labākas situācijas uzmest. Netrāpīja Mārtiņš, bet būs 2 sodmetieni viņam. Šī mača TTU punktu mašīnu Arnolds devies atpūsties ir. Var jau būt, ka viņa rezervists, viņa nomainītājs. Arī ar tikpat produktīvi varēs spēlēt. Protams, tas Tīts Sok tikai iepriecinās. Igaunijas nacionālās izlases treneris arī ir Tīts Soks. Mārtiņš Meijers pavadīja Štelmachers viņu. Pagāmā izslināja caurumu. Valterā noteikuma pārkāpums fiksēts. Gribēja pārsteigt. Pārsteidz arī Igaunis ar tādu aktīvu presingu, bet tiesneši saskatīja, ka bija tomēr noteikuma pārkāpums tur. Ierunāja par to, ka mēs liekam apķēbīgi jāturpina spēlēt līdz maču beigām. Jādomā, ka Štelmachers neļaus atslābt komandai. Jā, tagad gan. Pilnīgi netraucēt atļauju Arnoldam uzmest. Šāds metiens viņš māk realizēt. Zaķis arī. Zaķis ar pustālo metienu atbildu. Tiesa, tas nav precīzi. Kā bumba. Meijers tomēr bija tas, kurš īsit bumbu autā. Un dodas Meijers atpūsties. Un uzreiz no Štelmachera saņem
kritiku kaut kādu. Un tādu uzmūdinošu pērienu arī vēl. 4 minūtes līdz būs spēlēts otrā ceturdaļā. Trešo reizi no šīs te punktu izšauja Arnolds, šoreiz netrāpa. Zaķis iet uz grozu apakšu, nedaudz pa īsu. Keimelam, gan izdevās pārķert bumbu, tā viltī tur ielavījās. Bet tomēr netrāpīja. Trešā piezīme jau Leismējeram, un vietā Sims laukumā. Un Kēbela vietā Laksa dodas laukumā. Ko mums Kēbels izdarīs savās minūtēs? Ojoj, kā atrod bumbu ceļu uz grozu. Zaķis, Simsam. Bēžiņš. Ar savu enerģisko spēli piespējuši tātad šeit pārkāpt noteikums. 4. piezīme tā ir. Nē, 3. piezīme tomēr komandai. Bet nu pat 3 komandas piezīmēm abām 2 vienībām ir. 6,5 minūtes Kēbels nospēlēja. Iemet 1 punktu, ir 1 bumbu, atdeva 1 piespēli. Un 2 pret viņu pārkāpt noteikums, un arī vēl bloķēju pārķēru. Nu visu gan izpierakstījies. Kļūdās par laimi nav, tas ir labi. Ar visu savu cētību tomēr nepārcētās, un kļūdas nav pagaidā pieļaus. Turpinās Vecpilieka uzbrukums, sācīja Ildis šoreiz. Un minūtes pārtraukumu Roberts Štelmakers pieprasa. Neatlikā savu komandu uz apspriedzi, sapurināt kārtīgi. Nu, tas bija tas, par ko bija runājuši minūtes pārtraukumā, nezinu, Sims met garām tālmetienu. Tāds izrāviedīčs padevies ir tagad Kaleu TTU komandai. 18 punktu pārsvars bija. 7 punktus pēc kārtas atguvuši tagad ir TTU basketbolisti. Ja nemaldos, tieši šai komandai gar bija Kaleu vārds, tiešām kādreiz klāt arī piekabināts vēl 2 punktu Igauņiem. Un jau zem 10 punktiem Vecpilieka pārsvars. Vāju brīdīts tomēr komandu piemeklēja diezgan ātri. Jau otrās ceturtais sākumā var teikt. Mējers starp 2, un ļoti grūti bija kaut ko tur iepas izdarīt. Nu, tagad vēl soda metiens izpildīs Igauņi. Mējers jau piezīme, komandai jau piezīme norma sasniegta. Un 2 soda metieni vēl iespējas vairāk pietuvoties. Jau 9 punkti pēc kārtas ir Igauņiem. 10. Jā, Eriks Kedus šeit puslaikā ir pamodies. Šajā ceturdaļā es atvainojos. 7 punktu viņa rēķināja. Rezultīvāks joprojām ir Arnolds ar 10 punktiem. Un arī uzpresīgo Igauņu pārķer bumbu. Bērziņām tiek fiksēts noteikumu pārkāpums šajā te epizodē. Nebija gaidījuši Vecpilieka tāda nekaunība no Igauņiem, ka viņi sāks te presīgot. Iet virsū pa 2. Tomēr tieši to viņi izdarīja un, lūk, ieguva iespēju sarganizēja sev ātro uzbrukumu. Tagad ieguva iespēju izpildīt solmetē. Šoreiz ap 2 precīzi. Un vairs tikai 6 punkti no 18 ir palikuši. 12 punktus pēc kārtas sametuši ir Igauņi. Nav slikti pēdējā brīdī.
Laksam izdodas atdot bumbu Valteram. Jā, nu esam ļāvuši noticēt Igauņiem, ka viņi te kaut ko tomēr var izdarīt. Minūtes pārtraukums ar nepārāk kaut ko komandai ir devis. Nu vienkārši jānomierinās. Jāievelk dziļā elpuņā, sāk spēlēt atkal to basketbolu, kas ļauj komandai izvirzīties vadībā un izkāpt no laukuma. Kristians Keres. Un atkal problēmas Vecpaliekam ar bumbas ievadīšanu spēlē. Laksa bumbu notver, piespēle apakšā Meieram un ietriekt no augšas nesanāk, bet noteikumu pārkāpums. Moses Kāja pārkāp noteikums, ļoti neapmienāts šita piezīmes fiksēšana. Un tad beidzot izdevies Vecpaliekiem izkustināt savu rezultātu. Meiers vēl metie līnijās, bet metiens gan nav precīzi Laksa. Nē, tomēr krietni slaidākais Ārdolds savāca atliekušo bumbu. Matiņš Meiers labi aptur sācējuši uzbrukumu, turklāt arī par Igauņu basketbolistu trāpa bumbu pēc tam, un Vecpaliekiem iespējams doties uzbrukumā. 3 minūtes 14 sekundes jāspēlē šajā ceturdaļā. Nedaudz jāpiekop grīda. Un atkal Igauņi īsti neļauj Vecpaliekiem tā brīvi izspēlēt autu. Nu, tiesības izrādās krietni ātrās par savu sedzēju, aizbēg no viņu. Jā, Igauņi krietni pielikuši ātrumā, un tas arī ļaus ir gan aizsardzībā, gan uzbrukumā uzlabot spēli. Jā, taču Laksa no pustālās distances tagad precīzes. Gribēju teikt, ka brīvs tābeties būs Igauņu basketbolistam, bet nu nepaspēja Igauts izmest. Tiek fiksēts pārkāpums uzbrukumā, nepareizi atkal veidots bloks. Arnoldam otrā piezīme. Un, jā, arī TTU ir piezīme norma. 2 minūtes 40 sekundes pirmajā puslaikā. Atgādāšu, ka pārtraukumā Crazy Dunkers uzstāsies. Labi nospēlē Sīmes, brīvs tābetiens Laksam, un tas nav precīzi, bet Vecpalieki tomēr atgūst bumbu, ko izdara tagad Laksa. Pilnīgi blakus jau atradās Valters, tas kāpēc Laksa deva piespēlu tālāk. Un sarūpē sev un komandai kļūdu, un turklāt pabeidz Vecpalieku šo uzbrukumu atkal bez punktiem. Arnolds tā labi notēmē, un tomēr met garām Laksam bumba. Jā, Meiers pēc mazāk spēlētāji palika, bet tur nebija iespējams garām Arnoldam padot piespēlu Sīmsam. Tagad Laks iet groza apakš, daudz māju kustības un nostaigā. Paslīdēja atbalsta kāju un sanāca nostaigā tā. Kēbels atgriežas laukumā Laksas vietā. Un Robočs tev likars zināt no katru iespēju pamācīt savus spēlētājus, pilnīgi pareizi, daudz jaunu basketbolistu. Tā arī jādara, katrā epizodē jāpastāst, kā darīt pareizāk, labāk, lai nebūtu to kļūdu. Arī te, Štelkars norādīja, ka bija, to šeit, ka tā norādīja, ka bija vēl daudz iespējas citādāk rīkoties. Brīdī, kad viņš kļūdījās ar piespēli. Kēbels kā izstiepās gaisā kā bulta, saņem piespēli no Bērziņā. Un 2 punkti, un vēl arī pārkāpums pret Kēbelu. Nu, tā pamatīgi stiepās basketbolists. Un netika līdz vairs Igauņu basketbolists. Trešā piezīme, tā ir Mosesam kājām. Un Kēbelam arī solmetiens precīzs.
Nu, ko nedaudz attapušies Vecpilsnieki, bija tikai 6 punkti palikuši. Tagad jau 13. Uzlabojas nedaudz ir spēle, izdevies atkal atrast to sastāvu, kas var labi nospēlēt. 8 sekundes uzbrukumā Igauniem. Nu, došai, ka pirmā epizode bija labāka metienam. Nedaudz piebremzēja Arcade Parks un galā pārmēja ar rokām dabūja mestu. Keibels pats iet uz groza apakšu un ir precīzs. Un tāds saudabīgs spēles paldies šim basketbolistam, bet to teikt, tas nav sliktā nozīmē. Pagaidām viss izdodas viņiem vismaz. Nu tā lielā mērā. Es vairs nedaudz paguruši ir Igauņi varbūt. Es nevaru tik ātri atkal spēlēt, kā to darīt ceturdaļas sākumā, un ir problēmas atkal uzbrukumā. Jo tagad gan Kedusam izdevās tā izstalomēt caur Vēstpils aizsardzību. Reiz 2 solimetiens izpildīt. Tien Kedus Kristiānam Keresam. Abi metieni precīzi. Plus 13 atkal Vecpilsniekiem. Nu redzēsim, ko tad sardāja minūtes pārtraukumā, kā taisīt uzbrukumu, lai Udošai ko arī darīt pēc tam aizsardzībā. Nu izstāst, ka spēlē kā zīmējuši pagaidām, tā visi meklē viens otru. Nu kaut kas tagad iestrēdzis gan ir, kā izskatās. Jāsteidz uzbrukumu. Labi sarāk, viss Simsam un arī metiens ir precīzs. It kā pēdējā mirklī, bet tomēr galvenais, ka bumba ir grozā, viss ir, nezinu, vai izspēlēt tieši tā, kā gribēja Štelmachers, bet, nu, kādā ziņā uzbrukums ir veiksmīgs. Nu, fiksēts noteikumu pārkāpums ir tagad Meijeram. Nepatīk tas Mārtiņam, nu. Arī trešā piezīme ir Meijeram. Nu, šeit no gariem viņam visvairāk ir daudz citi. Bija vēl Leis Meijeram arī 3 piezīmes, bet tas varbūt tik ļoti neuztrauc kā garo piezīmes. Nu, lai ar kā teicu pēdējos mačos, Leis Meijers ļoti labi spēlē. Tā kā, protams, vienmēr noderīgs. Tomēr izskatās, tiešām šis spēlētājs izskatās sakarīgāks tāds nekā bija Vernons stils. Neko dar pārmest par cīņas par basketbolistiem, neko dar pārmest par vēlmi. Katrā epizodē cīnās līdz galam, tomēr bieži vien tāds neaprēķināms ir un varbūt Zaitis labi nospēlē. Un neaprēķināms un varbūt arī neprognozējams bieži vien basketbolists. Nu, iespējams, sezona Anglijā, kur tāds varbūt vienkāršāks basketbols tiek spēlēts. Skrien metu, pēc tam cīnies. Tas nepārāk labi ietekmējis ir amerikāņu šo te basketbolistu. Protams, gados jauns, tā kā viss iespējas palicēt, jo kādā ziņā ir viņam potenciāls ir. Vēstniekiem gan vajag tomēr kādu gatavāku leģionāru. Kembels tāds šobrīd izskatās, redzēsim, protams, kā treneri lems, cik viņš ir noderīgs, cik viņš iederīgs Vēstpils komandai. Darāts Sīms no tālās distances. Jau plus 25 Vēstpilsniekiem. Iespaidīgs baigustības tad Arnoldam. Gandrīz nostaigāja, bet tomēr tikai gandrīz. 2 spēlētāji pagaidām saspēlējis. Arnolds pagrozījās ar bumbu. Pēc tam Kedus. Galā šo 2 spēlētāju veidoties uzbrukums ne ar ko produktīvu Igauņu klubam nebeidzas. Trešā ceturdaļa vidū jau 5. minūte rīt. 6. minūte rīt, pareizi sakot. Un noteikti pārkāpums pret Sīms un netika kājās līdz viņam Kristiāns Keres. 4. komandas piezīme TTU. Bez piezīmēm Vēstpilsnieki pagaidām. Mārtiņš Meijers un Dāvis Lejas Meijers dots laukumā Vēstpilsniekiem.
pauzīt, laikam saistīt ar to, ka Igauņu basketbols tam jāskārto forma. Ilgi viņš to darīja. Nu, viss ir kārtībā, Ventspilsniekiem 10 sekundes vēl uzbrukumā. Kēbels, uztur starp diviem Igauņiem iesprūst, bet izspēlē ārā Bērziņām, kurš netrāp tāmetiem, bet Mārtiņš Laksa atgūst bumbu. Laksa, bet viņu laiž padām Ventspilsnieku bumbu labi apkārt. Lēsmējerā brīvs tāmetiens, bet cik tu brīvs pār rokām patāls tāmetiens. Tā es gribēju teikt. Atkal cīņā, tomēr Igauņi veiksmīgāk tajā izrādās. Nogroza apakš netrāpa Ārnolds, kā bumba Kēbelam. Kaut kur piepieši uzradās šis te amerikāns un nocēl bumbu Igauniem no galvas, var teikt. Bērziņš kļūdās piespēli. Un saņem aizrādījumu no Štelbachera. 55-30 ir jau tāds iestrēdis, kāds pāris minūtīs mums jau. Kadrīs te dogāzās Keresis ar visu bumbu. Līdz ar to vairs saglabāja. Ļoti lēts Igauņu uzbrukums. Nu jā, šādi metieni. Nu, ko tu padarīsi? Ja tāds iekrīt. Salīdzinoši ātri izmet šis garais basketbols pār rokām. Tāls distances un trāpīja. Štelbachers mudina ātrāk spēlēt komandu, tik ilgi nečābāties ar autu izmešanu. Nu, izstāst tiešām tas būtu noderīgi šādā te mačā. Igauņi nerāda kaut kāds fantastisks tempus. Izstāst, ka Bērziņam varētu nākties doties malā, jo nāc tiek izsaukts rezervists uz maiņas soliņu. Un pilnīgi apjukus Ventspils aizsardzība pēdējos surgumos. Ārnoldam brīvs pustālais tagad. 4 punkti pēc kārtas Igauņiem. Bet nu pārāk, es domāju, ne vienai, ne otrai, ne komandai, ne treneriem tas garstāvokli neuzlabo. Jā, atkal Lēsmēram nekrīt tālmetiens. Jā, nu, cerēs otrē pusē iesprūdus Ventspilsnieku spēlē. Es dzīvā nav tas spožākais sniegums, tieši tāpat kā uzbrukumā. Igauņi gandrīz kļūdās, gandrīz Ventspilsnieku piespiež iekļūdīties. 4 sekundes. Oj, kā tāmetie tagad Kēdus realizē. 7 punkti pēc kāds Igauņiem, nu tāds izrāvienīts ļauj Ventspilsnieku viņiem veikt. Noteikti pagāmums pēc Laksu tagad. Garajā galā māja Ventspilsniekiem, Jonāts un Zaķis laukumā. Mējers atkal saņem kārtīgi anotāciju no Štelbachera. Jādomā par darbību abos galos, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Mārtiņš Laks izkustīja rezultātu arī Ventspilsnieku pusē. Ar vienu precīzu soli metienu un otrs turpat. 57-37 plus 20 basketbola klubā Ventspils. Laksenovs ir pārceļš, šit kā arī pārķer būbu, bet trāpa nevis pabūbet par roku. Pirmā piezīme gan Laksam, gan Ventspilsniekam šeit ceturdaļā minūti 40 līdz tās beigām. Ārnolds atkal pustālais metiens. Nu, labs pustālais metiens, šit te basketbols augsts trajektorija. 208 cm slaidā basketbols, nu, tur grūti kaut ko izdarīt tādā metienā. Kēbels. Lēsmējers atrod Jonātu. Laksā ir precīzs.
11 punkti jau Laksam. Ātri beidzās šis viesu uzbrukums. Jonāts šauno tālās distances, nav precīzi. Var viņš iemest. Arī no tālās distances. Ir beidzis šeit gan spēlēt Ventspils Augstskolas rīdās, gan beidzis pagājušajā sezonā Jūrmalā. Nu, šoreiz ir tas labākais metiens sanāca. Arnoldam atkal pustālais. Šoreiz nav precīzi, tu izskatījās, ka tur gan pēc noteikumu pārkāpu pret Laksu. Bet nolieks atnešaus tieši pat blakus atradās. Jādomā, nebija tas tik traki, kā izskatījās no malas. Pēdējais uzbrukums šajā ceturdaļā. Ventspilniekiem kādu sekundīti vēl varētu gan palikt. Oi, nu Igauņi uzdāvina bumbu Ventspilniekiem. Tā kā daudz sekundītes paliek. Ļoti sarežģīti metieni izpildē Ervīts Jonāts gal galā. Un jau arī Igauņiem vēl ir iespēja uzbrukt. Un precīzi pēc tā vēl ir Ākenpārga metiens, tā kā pēc kārtas. 14 punktu Mārķiem Laksam, 13 Sīmsam, tādi labākie punktu guvēji. 18 punkti Endriju Arnoldam TTU rīdās. Pagaidām vispār rezultātīvākais spēlētājs visā mačā Kēbelam. Pirmais beidējums un tālās distances nav precīzs. Sīms Raulis šeit visu otro puslaiku viņš ir saspēles veidotājs. Nevarētu teikt, ka tas sanāk viņam slikti. Lieliski Kēbels tagad spēlē. Nobloķē viņš Igauņu basketbolistu. Nu, tagad pats arī veidos uzbrukumu. Ļoti labs caurgājiens un 2 punktu grozā. Divas tāds iespaidīgs epizodes pēc kā šim te basketbolistam. Vēl arī sodmetiem varēs izpildīt. Arī tās ir precīzes. Nu, lūk, tālmetiens lidoja garām Kēbelam, bet, nu, tūlīt pat rehabilitējās nobloķē metienu un vēl 3 punktu gājiens. Nu, tā ir interesanti. Ar dibenu atgrūda Laksu. Savāc Igauņi tomēr bumbu. Nu, vēl viens uzbrukums TTU komandai. No tālās distances Madis Sārmets šauj un šauj precīzi. 8,5 minūtes otrajā puslaikā vēl jāspēlē. 63-44. Ventspilniekiem projām drošs pārsvars. Nu, ties bija arī tas vēl lielāks. Kēbelam vēl viens šāviens no tālās distances. Nav precīzi šoreiz. Nu, nepārāk sakarīgs Ventspilnieku uzbrukums, saspēle pa perimetru, golā metiens pār rokām. Atkal nesavāc Ventspilnieku pie savu grozu atlikušo bumbu. Iepriekš uzbrukums beidās ar precīzi tālmetienu, ar ko beigsies tagad jāskatās. Ar kļūdu. Nē, bumbu tomēr joprojām Igauņiem un rādīja Raudla, kā viņi sit un vienkārši zaudēja bumbu. Tiesneši piezīme nefiksēja. Bumbu Ventspilniekiem. Nu, Zaķis, piebremzē, bet tālmetienu. Tagad saņem, nostaigā Zaķis viens. Pussolīts liek Zaķim. Iespējams, pēdējā brīdī izlēma šo te piespēli izdarīt un tāpēc arī kļūda. Uģis Spirete Ventspilniekiem pirmo reizi laukumā. Arī Sīms atgriež. Neizdevās atķērot vairāk kā 20 punktu pārsvaru Ventspilniekiem. Bet Sīms labi spēlē aizsardzībā. Neļauj Sārmetam saņemt šo te piespēli. Jonāts negaidīja piespēli no Zaķa un tāpēc kļūda. Jā, pirms trešās sēdēs vidū Jonāts nomainīja Bēzi, tagad
Bērziņš steidzīgi baida Jonātu. Jā, lai gan Vigauniem otrā spēle pēc kārtas, otrdien pēc kārtas jau jāspēlē, tomēr tāds ļoti neteiksim, ka izskatās, ka viņi būtu jau paguruši trešajā ceļdaļā. Arī Vecpilsnieki teica, ka tās super svaigi uz viņu fonu. Tā kā ar fizisko kondīciju viss kārtībā šitā komandai. Arnolds turpina plosīties. 20 punktiem viņi rēķinā. Jā, no atšķirībā no tās spēles, kas bija Tallinā, nespēlē Jānis Tība, kurš ar ļoti iespaidīgi double izcēlās. 15 punkti, 19 atlēkušās būvs, un, ja nemaldos, tad trešais visu laiku labākais rādītājs cīņā par atlēkušajā būvā bija šis te Tības sasniegums, 19 atlēkušās būvas visā Baltijas līgas vēsturē. Nu, nespēlē arī Aksels Vairoks, kurš ilgāk laika nespēlē savainojumu dēļ. Arī šodien nespēlē. Nu, un vēl viens savainoto sarakstā iekļautais spēlētājs Andrejs Gražuls arī joprojām ir laukuma malā. Pēc rokas operācijas. Labi palīdzēja Mējers, tika galā kājās līdz, nepārkāp noteikums, bet ielaida Vecpilsnieku grotā pakšā Puidetu, kurš ir precīzs. Un atkal Igauņi samazinājuši savus mīnus, diezgan iespaidīgi. Simpsopā galā, neveiksmīgs metiens. Nu, vajadzētu tomēr saņemties un pabeigt šo te spēli tā uz tāds ļoti pozitīvs dots, nevis tur labi, ka uzvarējuši, bet tā ar tādu, ar labu azartu tā jānospēlē. Galu galā jau otrdien pirmā spēle FIBA izaicinājuma kausā. Vajadzētu tādā ļoti labā nospēlējumā tomēr šo te mirkli sagaidīt. Diezvēl tāds mokpilds spēles beigas un iespējams tad kārtīga svētība no treneriem būtu tas labākais fons, kādā sagaidīt šo te spēli. Simpsam uzrukuma pārkāpums tagad. Ieskrēja krūtīs viņš Puidetam. Vēl viena neveiksmīga epizode Vecpilsniekiem. Piec minūtes 24 sekundes, 15 punktu pārsvars Vecpilsniekiem. Nu, viņi pagaidām izskatās, ka cenšas Igaunijai piedāvāt to pašu, ko viņi piedāvāja Vecpilsnes komandai mačā Tallinā. Nu, pamēģiniet, ja varat. Sadeldējiet šitos te mīnusiņus. Izļaujiet uzvaru beigās. Varat, nevarat. Tā izstāsta, ka šobrīd tāds apusēja sadarbība tāda. Arnolds bet uz groza apakš dodas, pirms tam būs tālās distances bet, un atkal viņš ir precīzs. Viss tā šis spēlētāji pilnīgi nav, kā izpildīt metiens, vai tā labi padomājot, tā kārtīgi sakārtot metienu, vai vienkārši palaist bumbu grozu virzienā. Lēs Mējers dosies groza apakš, izspēlē ārā Bērziņam. Pēdējās sekundes jau uzbrukumā jāvēt pa grozu, un Lēs Mējers tiek līdz groza apakšā jau precīzi. Sešdesmit 5-50. Daudz vairāk pa 4 minūtēm jāspēlē. Otrajā puslaikā. Pārāk. Bet pirmo reizi tā ļoti acīm redzams tās darbības veids TU spēlētāji, kurš Vecpilsnieki ātri atšifrē. Šoreiz izdevās arī atgūt bumbu, citreiz vienkārši patraucēši te piespēlē. Bet tu netrūks kļūt tieši šādās te elementārās sadarbībās, ko labi redz izspēlētāji laukumā, kaut kur augstāk tribīnēs sēdošie. Ļoti sarežģīts metiens sanāk Atkempargam, labi nospēlē Pireta aizsardzībā, pacietīgi, negrābstās arī kājās. Tiek līdz pēdējo šādas basketbols ir Pireta. Tā Arnolds pārkāp noteikums, bet tikai otrā piezīme tā ir TTU, tagad sod metienu nebūs.
Kēbels dodas laukumā Leismējer vietā. Un arī Jonāts dosies laukumā. Bērziņu viņš nomaina. Sīms labi piespēl Bējerā, un Bējers nogādā bumbu grozā. Pirmajā puslaikā 2-3 reizes tā no groza apakš labā situācijā Bējers pamanījās te trāpīt tomēr. Saņēma par to brāzienu no Štelmacher. Nu, saka, es pārliecinošāks tomēr uzbrukumu beigās šādā situācijā. Un kā bumba! Bumba tomēr paliks TTU komandai. Labi, tur cīnījās Vecpilnieki, bet neizdevās piespiest sācēt izsist bumbu laukā. No pašiem aizgāja. Protams, pilns uzbrukuma laiks TTU komandai. Šoreiz Debrecīs pustālais meties, nu, pamanīja Bējers, ka nav Sims savaldījis šo te bumbu. Piešā priekšā roku. Un Vecpilnieki doties uzbrukumā. Jonāts pats iet cauri, mēģina atspēlēt Bējeram, īsti nesenāk, bet Kēbels īstajā laikā, īstajā vietā, hohohoj! Mārtiņ Meijer. Tāda asa epizode. Tīts Soks, ko laikam tiesas Vaskārā tur skaidroties, tas Vaskārs neiesaistās sarunā, bet tomēr pēc tam tā par žestu parāda, ka visi dzirdēs, visi ir saprats. Jā, nu kā pieminēja, ka Bējeram nesanāk no groza pakšas dažkārt trāpīt bumbu grozā, tā viņš to atkal parāda darbībā. Nu, tur blakus bija igauņu basketbolists, protams, neļauj tā vienkārši best, bet iespējams agresīvāk tomēr jāspēlē šādās epizodēs. Tālmetiens